Man ir liels gandarījums, ka tieši šodien tiekamies pirmajā izglītības iedvesmas konferencē Izaugsmes kods 2023. Sveiciens visiem šeit klātienē un arī tiešraidē. Ļoti cienījamā ministres kundze, cienījamās dāmas, augsti godātie kungi, skolotāji, skolu direktori, izglītības jomas speciālisti, esiet sveicināti! Tieši sadarbībā slēpjas tas atslēgas faktors, lai dažādi šie projekti, iniciatīvas un lietas, kuras šodien izdomāsim, kas iepriekš ir radušās, varētu veiksmīgi tikt īstenotas dzīvē. Ka nākotni faktiski paredzēt nav iespējams. Un ekonomisti īstenībā kopumā ir ļoti slikti nākotnes prognozētāji. Informācijas ir daudz vairāk nekā mēs spējam viņu apsvērt. Šo mērķis mums visiem ir un paliek viens izglītībā. Es redzu nākamo līmeni, tas ir skolas darbs, un man liekas ļoti svarīgi, ka skolotājs ir apmierināts. Bet ņemot vērā, ka šodien ir izaugsmes un izcelības konference, tās ir lietas, kas noteikti būs svarīgas. Uzņēmēju uzņēmīgums ir tas, ko var ielikt skolotājs, pedagogs, iedrošinot, varētu teikt, pastumjot un novērtējot katru lietu, ko viņš ir pamēģinājis. Tehnoloģijas maina ierasto dienu kārtību daudzās nozarēs, protams, tai skaitā arī izglītībā. Redzam, ka pasaulē arī izglītībā ar lieliem soļiem ienāk mākslīgais intelekts. Kā es uzrakstīju diplomdarbu ar GPT. Un mums izglītības jomā strādājošajiem ir jāmācās jaunas tehnoloģijas. Junior Achievement skolānu mācību uzņēmumu programma jau gadiem sevi ir pierādījusi kā efektīvu metode dažādu kompetenču attīstīšanai. Paldies jums, skolotāji!